Sveiki, skatītāji! Vakar, 2. aprīlī, nekustamā īpašuma nozare ar ļoti lielu interesi gaidīja kādu Satversmes tiesas spriedumu. Tam bija jābūt spriedumam lietā par hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu. Šāda nodeva bija 2024. gadā, un to maksāja kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji. Kopumā tika samaksāti aptuveni 97 miljoni, no tiem kredītņēmējiem tika izmaksāti 78 miljoni. Pāri, pēdiņās es saku, pāri palika pārsteidzoši daudz, 19 miljoni, kur tie palika, tie tika ieskaitīti valsts budžetā. Satversmes tiesas sēdēs 3 dienas, varat YouTube noskatīties, ļoti iesaku. Diezgan daudz tika diskutēts par to, kāpēc tik daudz palika pāri, un kur tie palika, un kur tiem būtu jāpaliek, bet varbūt ne par to šoreiz. Tātad kopumā 24. gads raksturīgs ir ar, jau iepriekš, jau pirms tam, ar straujo Eiribor likums kāpumu, kas bija samērā negaidīti, bet, no otras puses jāsaka, Eiribor visu laiku ir bijis mainīgs, un mēs vienkārši esam pieraduši, jo ļoti ilgi pēdējos 10 gadus ir ļoti zema Eiribor likme bijusi, pat ilgu laiku ar mīnus, kā atceraties. Es teiktu, ka ļoti daudz bija iemiguši, vai pat nebija savā dzīvē pieredzējuši to, ka Eiribor likme var būt arī 2, 3, 4 un 5%. Tad lūk, jau 22. gadā, kad bija Saeimas vēlēšanas, daudzi politiķi diezgan asi izteicās par bankām Latvijā, par to, ka bankas gūstot, apzināti saku, gūstot samērā lielu peļņu, un vai tad nav tā, kā vainīgs ir šis te Eiribor. Tā gluži tas nav, un tomēr jau toreiz politiķi izteica diezgan asu kritiku bankām, tad lūk, nāk jau Saeima ir ievēlēta, nāk 23. gada rudens, Eiribors ir augsts, un pastāv viedoklis, es apzināti saku, ka tas ir viedoklis, ka kredītņēmējiem būs grūtības samaksāt savus hipotekāros kredītus. Lai gan tā īstu pierādījumu vai liecības par to, ka tūlīt vairs kredītņēmēji nespēs samaksāt, īsti nav. Un tomēr politiķi daļa pilda savus pirmsvēlēšanu solījumus, daļa varbūt vēl pievienojās solījumiem, un ja mēs skatāmies plenāru sēdes, ja mēs skatāmies stenogramu, tad diezgan asa kritika tiek izteikta bankām, kā piemēram bankas 23. gadā pelna 618 miljonus, 24. gadā vēlāk 570 miljonus. Tad lūk, un tad rodas, doma, ideja, ka ir jāaizsargā tie kredītņēmēji, kuri ir nonākuši grūtībās maksāt savus kredītus. Un tomēr tas būtu, ja šis atbalsts būtu mērķēts ar kādu šauru mērķi, un tomēr politiķi izvēlas, lai gan jau toreiz ir brīdinājumi, tā piemēram, ministru prezidente jau toreiz saka, ka ir jābūt risinājumam satversmības riskiem. Kas tad ir šie satversmības riski? Tie ir tie riski, ka Satversme atzīs šos grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā par neatbilstošiem Satversmei. Un tomēr politiķi ļoti strauji 23. gada rudenī, 1. lasījumā 12. oktobrī, 3. lasījumā 6. decembrī un prezidents izsludina jau 20. decembrī. Pieņem, un šis te pieņemtais variants, lai gan tur visu laiku mainās šie te versijas, kā aizsargāt kredītņēmējus, pieņem diezgan tādu atbalstu, gandrīz visiem. Tātad ir kritēriji tikai 2, ka kredīta atlikums ir nelielāks kā 250 000 un ka kredīts ir ņemts ne vēlāk kā 23. gada 31. oktobrī. Kas nozīmē, ka šo atbalstu, sauksim tā, saņem
96,7%. Un tas ir daudz. Tas ir daudz. Līdz ar to viena no būtiskiem aspektiem, par ko arī Satversmes tiesas sēdēs daudz tiek runāts, ka šis atbalsts nav mērķēts. Un nav pazīmes, nav būtisks redzams pazīmes, ka šiem kredītņēmējiem, kuri saņem, ar lielu prieku, protams, saņem, un turklāt saņem nevis no kredītdevēja, bet no valsts ieņēmuma dienesta. Tātad nodevu samaksā šie te kredīti devēji, bet kredītņēmēji saņem maksājums no valsts ieņēmuma dienesta. Un tad lūk, visi ir priecīgi kredītņēmēji, bet bankas ceļ prasību Satversmes tiesā, lai Satversmes tiesa dotu atbildi, vai šie grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā iztur šo te satversmības risku, vai tie atbilst satversmei. Un iesaku visiem, kam ir iespēja un laiks noskatīties Satversmes tiesas sēdes, tās ir 3 dienas, izcili dalībnieki, pieaicinātās personas, advokāti, lieliski, es domāju, katram, kuram interesē nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma tiesības un konstitucionālās tiesības, iesaku noskatīties. Un, kā jau teicu, tad Satversmes tiesas spriedums vakar, 2. aprīlī pasludēts netiek. Kāpēc? Netiek tāpēc, ka Satversmes tiesa vēršas Eiropas Savienības tiesā šajā jautājumā, prasot prejudiciālo nolēmumu. Un pamat jautājums ir par to, vai Latvija ir ievērojusi procedūru, pieņemot šo te likumu, grozījumus likumā, jo Eiropas centrālās bankas atbilde tika saņemta jau pēc 3. lasījuma. Tātad trešais lasījums, kā jau teicu, bija 6. decembrī, bet tātad pirms prezidents izsludināja 20. decembrī. Tas ir tas, un vēl arī citi jautājumi, kas šobrīd, ja tā varētu teikt, bumba ir Eiropas Savienības tiesas pusē. Gaidīsim, kādas ziņas būs no Eiropas Savienības tiesas, un pēc tam arī, protams, ar ļoti lielu interesi nekustamā īpašuma nozare sekos un gaidīs Satversmes tiesas spriedumu šajā nebūtne vieglajā, nevienkāršajā lietā. Paldies, ka skatījāties. Visu labu! Tiekamies!